Labdien! Kā jūs kļuvāt par savas profesijas pārstāvi? Aiziet! Labdien! Kā jūs kļuvāt par savas profesijas pārstāvi? Un tagad otrais jautājums. Kas jums patīk savā profesijā un kāpēc jūs ieteiktu citiem apgūt šo profesiju? Interesanti. Labdien! Sakiet lūdzu, kā jūs kļuvāt par savas profesijas pārstāvi? Es runāju savu celtniecības firmu, kur mēs sākām ražot spakteļu masas un citu tam līdzīgas izstrādājumus. Tā, un tagad pēdējais jautājums. Tā kā jūsu darbā ir kādi sadarbības partneri, un ja ir, tad vai jūs varētu viņus tā kā nosaukt? Nu, ir. Jūs savas produkciju arī eksportējat citās valstīs? Jā, protams. Paldies par interviju. Trešais un pēdējais jautājums. Kur tiek izplatīta jūsu ražotā produkcija? Paldies par interviju. Mēs intervēsim Māru Veidi. Pēc intervijas ar Māru Veidi viņa mums iedeva sava uzņēmuma izstrādātos produktus. Aiziet. Mēs davai nerunājam par citām lietām, runājam par tēmu. Sāc! Esmu gatavs. 3, 2... Pagaidiet! Es nevaru. Atsiet. Padomās, kaut kur sūdu bedrēbnis filmē. Visu roda. Davai 3, 2, 1. Intervijas ar Māru Veidi viņa mums iedeva. Tā bija viņa! Ko tu mani apvaino? Mani! Intervijas ar Māru Veidi viņa mums iedeva sava uzņēmuma izstrādātos produktus. Es filmēju! Intervijas ar Māru Veidi viņa mums iedeva sava uzņēmuma izstrādātos produktus. Pēc intervijas ar Māru Veidi viņa mums iedeva sava uzņēmuma izstrādātos produktus. Un no Māras Veidas teiktā mēs sapratām to, ka par ķīmiķi nav nemaz tik viegli būt. Un arī negarlaicīgi.